tev uzvārdi jāzina, manuprāt. Tas jau nav tests īsti tomēr. Labi, nav uzvārdus, bet kaut kādas nopietnas gadījumus, kas notiek Latvijas politiska dzīve, kas saistīta ar ekonomiku, kas vai ar sabiedrisko dzīve kaut ko. Viņi nezina, viņi ir ārā no politiskas dzīves. Viņi neskatās televizoru, viņi nelasā papīru. Nu, tas ir tas standarts, ko mēs domājam par jauniešiem. Bet tas nav standarts, tā ir realitāte. Bet cipari tikko kā rādīja. Es domāju, es gan ticu šiem cipariem un domāju, ka socioloģija diezgan precīzi mums šeit. Un, man gan vairāk liekas, ka mēs paši sev minam veselu virkni, kāpēc kaut ko nedarīt, redzam, ka jaunieši ir neaktīvi, tam līdzīgi. Mēs paši sev tādā veidā kodējam uz kaut kādām tādām lietām, ko mēs latvieši paši nevaram izdarīt. Pēc būtības, man liekas, tas ir latviešu lielākais trūkums, ka viņš nav uzņēmīgs, ka viņš neiet un nedara. Un šeit ir būtiski motivēt, palīdzēt tiem jauniešiem, kuriem ir drusku uzdrīkstēšanās un kuri grib kaut ko darīt, lai sasniegtu. Artis kaut ko gribēja teikt. Bet šeit jautājums atkal par ideoloģiju un kā viņa tiek izstāstīta. Piemēram, divas partijas līdzīgi ideoloģijas, kur viena ir par to, lai visi būtu bagāti, otri ir par to, lai nebūtu nabago. Īstenībā tas ir viens un tas pats, par ko es runāju, es domāju, ka to var saprast. Savukārt, ja cilvēkam tiek izstāstīts, piedošana, ka mums ir divas vērtības, cilvēks un daba, par cilvēkiem jau rūpējās tik, cik rūpējas. Ja mēs noplicināsim dabu nebūs arī cilvēku īstenībā. Tas ir arguments. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, īstenībā ir jāpadomā, kā runāt ar šiem cilvēkiem. Jo, ja paskatās Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģiju, kur ir iezīmēta tālāka perspektīva, tad tur ir uzrakstīts, ka tām esošām sarunu formām ar vēlētāju viņiem nav nākotnes. Ir jāpadomā, kā to visu pasniegt tai pašai jaunatnē interesanti. Piemēram, internets. Tagad internets pilns pirms vēlēšanām. Šitā forma tiek izmantot un kā vēl? Tiešām blogi, šie paši komentāri internetā. Es domāju, ka te ir vēl ļoti daudz iespējas. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, es domāju, kad jaunieši aiziet vienais 4 gados un tad atgriežas atkal pēc 4 gadiem. Politiķi savukārt reizi 4 gados sevi restartē. Pēc būtības atnāk tās pašas idejas izklāstā, un tas ir arī viss. Bet jūs piekritīsiet, ka es pārtraucu jūs vienkārši laika trūkuma dēļ arī, ka ir tomēr nepieciešama arī tāda kā politiskā pēctecība. Nu, taču nevar tā, ka tagad man, piemēram, ļoti lai piedod mans kolēģis Kārlis Streips, kurš saka, ka viņš ies balsot vēlēšanās un visus, kas ir šobrīd Saeimas deputāts, vietros ārā no tā saraksta. Ja? Man šī situācija vienkārši tādā gadījumā man šausmas uzzena, jo nevar jau atnākt 100 cilvēki pilnīgi jauni tagad, lai arī ar labām idejām. Viņiem taču paies kaut kāds vismaz gads, kamēr viņi sapratīs, kas tur īsti notiek. Tas tāpat kā sportā, ja jūs paskatieties basketbola izlasi vai nekur paudžu maini notiek. Bet varbūt vajag uz likuma pamata ierobežot, ka ne vairāk 2 reizes pēc kārtas. Nē, bet cik būtu proporcionāli jūsuprāt svarīgi, ka tie jaunie cilvēki nāk klāt? Ne jau 100%. To nekad nesadalīs proporcijās. Tam būtu jānotiek dabiski, un es domāju, ka tas process arī dabiski notiks Latvijai augot kā valstī. Un automātiski, ja mēs pastamies kāda rietumvalsts pieredze, mēs redzam, ka tā proporcija aizvien pieaug un jauniem cilvēkiem aizvien ir lielāka iespēja kļūt tur. Bet jūs saskatāt vienu iespēju šeit arī sižetā, kas tika minēts, ka politika tas ir tikai parlamenta deputāts. Diemžēl tā nav. Politika tas nozīmē viss politiskais process, kas notiek mūsu valstī. Tas automātiski nenozīmē to, ka cilvēkam obligāti, lai piedalītos politikā, arī jaunietim, ir jākļūst par Saeimas deputātu. Tā nebūtu nav. Viņš politikā var piedalīties arī būt kāda ministra padomnieks, biroja vadītājs vai kāds cits darbs veicot, piedalīties politikā un būt politikas. Vidējā ešalonā. Tieši tā. Un tāpēc tā arī ir niša, ko mēs neievērojam. Uzskatām, ka tas nav politikas. Es gribētu vēl vienu tēmu izvirzīt, ko mums ir Mārīta Leimana atsūtījusi jautājumu uzdevusi. Viņa šeit ir vairākus jautājumus uzdevusi par deputātu un šīm te piemaksām, kas šobrīd ir, ja jūs tiksiet tur par auto pakalpojumiem, dzīvokļiem un tā tālāk, pirmkārt, ko jūs ar tiem darīsiet īsumā. Bet man šis jautājums interesē. Viņa uzskata, ka deputātu un ministru algas būtu jāsamazina līdz 1000 latiem mēnesī. Tāpat kā arī citiem valsts iestādēs strādājošiem, ne vairāk par 1000, nevis 8000 kā tagad. Jūsuprāt, kādai ir jābūt deputātu algai? Viņa šobrīd, es nezinu, tur 1200, 1300, apmēram. Kādai tā ir jābūt? Mazākai, lielākai? Parunāsim par tik merkantilām lietām. Jūs jau varat tagad pirmajās Saeimas, ne pirmajā sēdē pateikt, ziniet, ko mēs nākamā priekšlikumu samazinām visiem deputātiem algas. Es esmu dzirdējis dažu labu
priekšvēlēšana debati ir tādi uzstādījumi. Kādai jābūt algai? Samērīgai. Ja mēs runājam par samērīgu algu, par šo darbu, pēc būtības man kā cilvēkam ir iespēja izvēlēties šobrīd. Es tūlīt kļūšu par zvērinātu advokātu, es redzu, cik advokāts nopelna darbā. Kāpēc man piedalīties politiskajā procesā? Tāpēc, lai es varētu realizēt savus uzstādītos mērķus un pēc būtības palīdzēt Latvijas valstī. Es uzskatu, ka atalgojumam ir jābūt samērīgam. Tas, ko es varu nopelnīt. Kas ir samērīgs? Es saprotu, bet kas ir samērīgs? Šeit, protams, nevar nosaukt, vai tie ir 500, 700 vai 1000 latu, bet ir skaidri jāsaprot, ka nevar to latiņu nolikt līdz 10, 20 latiem vai vispār atteikties no atalgojuma. Bet es jūs nesaprotu vienu lietu, kā jūs aizsties runāt ar vēlētājiem, kuri nākamajā dienā, jūs taču arī labi zināt Latvijas politisko specifiku, nākamajā dienā viņi teiks, ka jūs pelnat pa daudz. Nu, un jūs sakat, algai jābūt samērīgai. Kā jūs viņam to iestāstīsiet, ka jābūt algai samērīgai? Jo kas ir samērīgs, katram ir atšķirīgs. Lūk, šai sievietei liekas 1000 latu mēnesī. Man varbūt liekas, ka deputātam būtu jāpelna vairāk, bet tad ir jāprasa no viņa atbildība vairāk. Ja? Un tā tālāk. Bet jāapskatās no otra gala. Ja tu esi, pieņemsim, deputāts, kas tiešām parlamenta laikā nereiz neuzkāpa tribīnē un nerunāja, tu nebrauc tikties ar vēlētājiem un nepildi savus pienākumus, tad tiešām sabiedrībā rodas viedoklis, ka tu saņem naudu par velti. Bet, ja tu, pieņemsim, strādā dienām un naktīm, tad piedošana, bet 1000 lati tas ir, es pat teiktu, ka varbūt par maz, jo tas ir, pirmkārt, tā ir prestiža profesija, tas ir skaidrs, un par prestižu profesiju ir jāmaksā. Nu, viņu tagad gan nav prestiža pārāk, bet piedošanu šobrīd nav. Sociāli nav prestiža, jā, Bet no citas puses deputātam nav nekādas atbildības vispār. Kā tad nav? Kā viņu saukt? Partijas priekšā ir atbildība, vēlētāju priekšā jā, bet es domāju, juridiska ziņa. Jā, viņa nenes atbildību par to, ka viņa pieņem sliktus likumus, kuras nestrādā. Jā? Tad kāpēc viņam ir jāmaksā lielu algu? Es arī neuzskatu. Par atbildību, starp citu, tā bija tāda interesanta lieta, kas man arī ienāca prātā tikko. Kā ir jūsu apvienībās? Jūs neesat vairākumā, pārsvarā tur ir cilvēki, kas jau ir tādi kā politikā, nav vairs iesācēji. Tagad jūs tiksiet, pieņemsim jūs 3 un vēl tur kaut kādi cilvēki no jūsu apvienības, vēl kādi 3 jauni cilvēki būs. Pārējie būs tā. Vai jums būs iespēja realizēt savas, es gribētu pat varbūt brīžiem teikt tādas, kaismas un deksmas pārņemtās idejas, vai tās par tādu pelēku ikdienas un partijas disciplīnas sienu neatstīsies? Man jau šodien ir iespējas realizēt, un es nekautrēšos to. Tas ir jums šobrīd, kā padomniekam. Šī gadījumā es nerunāju par kā padomniekam ekonomikas ministrijā, es runāju kā cilvēkam, kurš nodarbojas ar politiku un ir politiskajos procesos. Man ir iespēja izteikt savu viedokli un argumentēt un pārliecināt vairākumu. Tas ir normāls demokrātijas process, kurā neskatās pēc gadiem. Ticiet man, partijas valdes sēdē, kur tiek pieņemt lēmumu, neskatās man pasē un nepasaka, vai man ir 27 gadi vai 48 gadi. Ja? Šī gadījumā viss balstās uz to, kāda ir mana argumentācija, kā es spēju motivēt to, ko es stāstu, kādā veidā tiek pieņemts. Ļausim izteikties pārējiem. Atšķirībā no kolēģa jau var teikt, ka esmu zvērināts advokāts, ja attiecīgi vēlētāji neizvēlasies, tad iespējams, ka es tiešu šo ceļu, un es esmu arī savas nozares profesionālis. Es domāju, ka nav daudz tādu kā es, un tas, ko es saku, tajā ieklausos. Tāpēc, ka man ir ļoti liela pieredze. Jā, jums ir šajā gadījumā, jūs jau esat kaut kādos nopietnākos amatos, jau kā padomnieki un palīgi. Visbeidzot, noslēguma vārds par šo tēmu. Diemžēl man nav nekādas saistības ne ar valsts, ne ar pašvaldību, ierēdnību. Bet es piekrītu tam, ka pirmkārt jābūt profesionālam savā nīšā. Nevar cilvēks, nevar balerīna sēdēt budžeta un finanšu komisijā Seimā. Viņai satversmē tiesības tādas ir. Satversmē ir, bet tā nevar būt. Un ministram arī jābūt profesionālam. Tātad ekonomistiem, juristiem, advokātiem, kam vēl? Viss faktiski. Jā, kāpēc uzņēmēji darbu? Uzņēmēji, jā. Bet, aktieri, mūziķi, sportisti, radošā inteliģence. Varētu būt, bet, 10 kādi procenti. Jā. Jūs esat diezgan radikāls. Bet nevarētu piekrist kolēģiem, tāpēc, ka Saeima viņa tomēr ir pārstāv dažādas sabiedrības grupas un nevar būt tikai ekonomisti vai juristi, tad būs tādas problēmas valstī, ka tik paskatīties. Jo varbūt kolēģis nav piedalījies šo dažādu komisiju darbā, varbūt tieši labi, kad kāda balerīna dažreiz atšķēda šos, kas sēž augstos plauktiņos un stāstā, piedošana debesu brīnumus. Tieši pretī esmu piedalījies, tāpēc man tāds priekšstats ir. Un esmu skatījies Saimas sēdes internetā, un es tīri nesaprotu, ka 100 cilvēki pa pusstundu var pieņemt 120 likuma projektus.
Nu, bet nevēl ir teiciens, ka parlaments ir tautas spogulis un tādā veidā Tieši tā. cilvēki. Tātad mēs par spoguli, es domāju, ka arī beidzam mums atvēlētais laiks šai sarunai ir beidzies. Paldies, ka atnācāt šodien un par to spoguli. Tad to spoguli mēs skatīsimies, kāds tas būs šīs tautas spogulis nākamā nedēļa, nākamā sestdiena, svētdien. To mēs varbūt jau vairāk vai mazāk redzēsim. Es vēlēšu jums visiem veiksmi. Jauni cilvēki ir vajadzīgi politikā, lai jums izdodas. Paldies. Paldies arī skatītājiem, arī tiem, kas uzdeva jautājumus. Mēs pēc īsa brīža turpināsim, atgādināšu, kādas vēl tēmas paredzētas šovakar. Afganistāna apgūs demokrātiju. Parlamentu vēlēšanas te pirmo reizi afgāņi sarīkojuši paši, taču vietējā specifika paliek. Visu nosaka cilšu vecākie, sprāgs bumbas un tiek pirktas balsis. Ekskluzīva reportāža no Meimenes Afganistānā, kur dienu latviešu karavīri. Vai lielā žokēja cepura būs jāpakar uz vaģa? Pāršķietami nenogremdējamo Maskavas mēru Juriju Luškovu savilkušies ļoti melni mākoņi. Krievijas mēdī viņu ķidāvai katru dienu, kamēr eksperti domā, te visam pamatā Putina un Medvedeva duelis.